vēl laiks. Atgādinām, ka laika limits ir 75 sekundes, 1 minūte un 15 sekundes. 7. reize ķerās klāt abi brāļi Kazeļņiki. Ar pirmo reizi neuziet virs krūtīm. Vēl viens piegājiens. Publika atbalsta un ir virs rokas. Baļķis ir iztaisnots un 7 reizes ir fiksētas. Jā, viņi uzstādā arī labu rezultātu šajā vingrinājumā un atbildi gaidīsim arī no šiem sportistiem. Oskars Brugimanis, tāpat kā Artis Plivda, ēd visu. Un ko tad dara Māris Blumfelds ar ēdamu un kas tad viņam negaršo? Mārim negaršo lasis. Māri, kā tad tā lasīja ļoti daudz vitamīnu un fosfors, kas ir vajadzīgs spēku vīriem. Ko var darīt? Ja negaršo, tad negaršo, bet izņēmums skatos. Varbūt citas zivis iet pie sirds, bet kā ies ar baļķi, auguma parametri arī viņiem diezgan, bet redzam jau pašā sākumā diezgan neveiksmīgs sākums. Un, varētu būt tas vingrinājums, kas nepārāk labi viņiem padodas. Un kāds būs? Vai tiešām nevienu reizi? Nē, vienreiz jau ir, Tad ir sanācis šis mēģinājums, un vai būs arī otrā reize. Otrā reize uz krūtīm ir ļoti pārliecinoši, un Māris ceļ, bet Oskars ne. Kaut kas nav kārtībā. Jā, tiešām šis sinhronums ir ļoti būtiski, jo ir kāds šis sasverās baļķis, tad otram dalībniekam jau krietni smagāks. Jūs redzat, nav nemaz sinhronumu, un līdz ar to arī nav. Spēki ir abiem pietiekoši, bet viņi saka lēnām atpūšamies un mēģinām vēl otro reizi. Un mainās, koks ir tā, viņš aug no saknes, un tad viens gals teorētiski vajadzētu būt nedaudz smagākam. Viņi samainās. Iespējams, ka tas dos labu rezultātu, bet pagaidām pat nav uz krūtīm. Ir uz krūtīm, un Oskars ar Māri mēģina. Nē, šoreiz baļķis izrādās spēcīgāks, bet viena reize tomēr viņi arī spēja pacelt šo 220 kg smago baļķi. Katrā ziņā šis cīņas spars, abiem spēku vīriem tas nav atņemams. Māris Rozentals, Dainis Zaģeris, skatīsimies. Pēc auguma centimetriem gandrīz vienādi. Nedaudz garāks ir Dainis. Skatīsimies, kā būs ar šo sinhronumu. No pirmās reizes neuziet, pirmā reize ir augšā. Vai, pagaidām ļoti nepārāk sinhroni, bet abiem ir ļoti liels gribas spēks un cīņas spars. Un trešā reize virs krūtīm. Tagad jau izskatās, ka šis sinhronums ir atrasts, un tagad jau tādi roboti darbojas šie abi spēku vīri. 1, 2, 3 zemē, atkal 1, 2 uz krūtīm un virs galvas. 5. reize ir pacelta. Ļoti iespaidīgs skats, un pats galvenais, ka atšķirībā no iepriekšējā pāri, ka tiešām šie spēku vīri ir atraduši šo kopējo valodu. Nezinu, vai sazinās savā starpā, vai ir acu skatieni kaut kā viens otram pamat, kurā brīdī ir jāceļ, kurā brīdī ir jāvelk augšā, bet skatieties, 6 reizes jau ir. 7. reize virs krūtīm un augšā ir. Tātad ir atkārtots brāļu Kazeļņiku rezultāts. Un Tauta Kuldīgs Estrādē nenormāli atbalsts. Nedaudz pazaudēts sinhronums, bet vēl laiks ir atlicis. Vai tiešām viņiem izdosies pārspēt brāļus Kazeļņikus? Un viņi to izdara 8 reizēs. Bija, Māri bija, viss kārtībā. Jūs tagad skatītājiem variet pateikt, kā jūs esat apmierināti ar savu rezultātu šajā vingrinājumā? Jau nedaudz labāk. Būs viss kārtībā, es domāju. Pēc bišķiņ grūtāk, bet turēšu. Kā ir atkal ēst īstu rupmaizi Latvijā? To neviens nevar pārspēt. Paši labākā Latvijā. Un Māri, kā tev ir startēt mājās? Mēs ar Dainu cīnījās kā zvēri. Un šitādā publika startē. Patīkams gods, jūs ir vislabākie! Tas ir Māris Rozentals, kurš vienmēr un visur pasakās saviem atbalstītājiem, savai publikai un lūdz viņiem atbalstīt viņu jebkurā no startiem. Lietuvieši pāris tiek galā tikai ar 4 reizēm. Artis Plivda, Mareks Leitis 6 reizes, bet jūs paši redzat, ka tiešām šis vingrinājums šim pārim ir ļoti sarežģīts, jo Artis ir vismaz par 11 centimetriem garāks nekā Mareks. Uzvaru šajā disciplīnā izcīra Māris Rozentals un Dainis Zaģeris ar 8 reizēm. Brāļi ir 7 reizes pacēluši 2. vietā un
divi pāri pacēluši pa 6 reizēm. Nu, kā tad ir situācija pēc 2 vingrinājumiem kopvērtējumā? Līderi ar 10 punktiem Māris Rozentāls, Dainis Zaģers par puspunktu. Atpaliek Artis Plīvda, Mareks Leitis pa 7 punktiem brāļiem Kazeļņikiem un mūsu lietuviešu pāriem. Un turpat punktu starpības šķir Jēkabsonu Fersteri un Oskaru Brugemani Māri Blumfeldu. Nu, nākamais vingrinājums. Siltums jums un līvu alus neiši. Katram atlētām 308 kg smagi neiši. Stafete 25 metri 60 sekundēs. Jā, redzēt, dalībnieks nones 25 metrus un dodās savam pārniekam piesīst pie pleca, lai viņš var uz otru pusi nest tikpat smagus neišus. Un rezultātu summa dod šo rezultātu pārim. Un Mārs Jākapsons ar Rolandu Fersteru tikai 28 metri. Tātad Marekam kaut kas ar veselību nebija tik labi, kā vajadzētu būt. Nu, skatīsimies, pagājušā gada divi stiprākie spēki ir Māris Leitis, Artis Plīvda. Jā, nu pagaidām tā kā pa viļņiem pēc pirmajiem 2 vingrinājumiem viņiem iet. Nu, skatīsimies diezgan, protams, ka pārliecināts par savām spējām un saviem spēkiem šajā vingrinājumā ir Artis Plīvda. Viņš ir uzsācis šo disciplīnu kā pirmais, tātad 25 metru tūlīt būs pievarēta, bet vēl ir jāpiesit, jānodot stafeti savam komandas biedram Marekam Leitim. To viņš ir izdara. Tātad 20 sekundes ir pavadīts distancē, un tagad jau mūsu Ventspils lokomotīva, ja tā var izteikties, Mareks Leitis dodās disciplīnā. Un 30 sekundes vēl mazliet līdz finišam. Nu, protams, ka finišu sasniegs, jautājums ar kādu rezultātu. Un būs 40 sekundes vai zem 40 sekundēm. Ir zem 40 sekundēm 38,71. Ļoti labs rezultāts, ja mēs izdalām uz 2. Nu, brāļie Kazeļņiki pēc iepriekšējā vingrinājuma ir ļoti labi. Viņiem patīk šīs vingrinājums, atbalstītājs viņiem patīk. Nu, un Agris ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā. Arī Ivaram viņš labi padodas šī disciplīna. Iespējams, ka viņi var uzvarēt šajā vingrinājumā tieši kuldīgā. Un tas ir ļoti ātri. Nu, šī tik ātri, man liekas, Agris skrējis ir tikai vienreiz. Tad, kad bija palikuši 2 minūtes līdz veikala slēgšanai. Nu, ko, bet salīdzinot ar Arti Plīvdu iepriekšējā vingrinājumā 25 metrus apmēram Artis nogāja 20 sekundēs. Redzējāt paši, ka Agris Kazeļņiks to izdarīja 14 sekundēs. Jā, nu, Ivaram neliela kļūda. Viņš nolaida pēc kādiem 5 metriem šos nešus un pavisam nedaudz simdaļa. Šī kļūda maksā pagaidām otrais rezultāts. Pagaidām brāļiem otrais rezultāts. Nu, un jā, Dainim Zaģerim, Mārim Rozentālam pēc ļoti veiksmīgā starta. Redzam, arī Daiņa sejas izteiks nav apmierināts viņš ar rezultātu, bet ar rezultātu var būt ļoti apmierināti Artis Plīvda un Mareks Leitis. Nu, paskatīsimies kopvērtējumu šajā te vingrinājumā. Tātad, kā jau tu minēji, Artis Plīvda, Mareks Leitis pirmajā vietā. Turpat burtiski nepilnas sekundes ietvaros brāļi Kazeļņiki ieņem 3. vietu, mūsu lietuviešu pāris 3. Māris Rozentāls, Dainis Zaģers 4. un tur arī pārējie dalībnieki. Un lūk, kāda situācija pēc 3 vingrinājumiem. Mareks ar Arti ir izraušies priekšā. Māris ar Daini turās 2. vietā. Brāļi Kazeļņiki ir pacēlušies uz 3. vietu. Un turpat blakus ir arī lietuvieši. Un pārējiem 2 pāriem ir pagaidām savs iekšējais sacensības. Nu ko, vieglākais no vieglākajiem vingrinājumiem Vinokalora krucifiks. Tātad 12,5 kg smagas krāsu buņģis būs jātur tādā krucifiks formā. Nu ko, redzam, ka Marekam Jākapsonam ir norautas rokas pēc iepriekšējiem vingrinājumiem, bet nu joprojām viņš turpina cīnīties. Un šajā vingrinājumā dalībnieku rezultāti summēsies. Attiecīgi, ja pirmais dalībnieks noliek ātrāk rezultātu, pulkstenis turpina tikšēt uz priekšu un fiksē otrā dalībnieka tā kā augstāko rezultātu, tad šie laiki sasumējās kopā un iegūs abu dalībnieku rezultātu. Nu, viņi ir abi ļoti spēcīgi šajā vingrinājumā. No Marekam pat bija Latvijas rekords piederēja. Un līdz ar to var mainīt diezgan kardināli šo kopvērtējumu tabulu pēc šī vingrinājuma. Un viņi to saprot. Un, protams, viņi cenšas tā teikt, atgūt to, ko varbūt viņi izlēja to ūdenī iepriekšējā vingrinājumā ar nešiem. Un Mareks zina, ka viņam vajag rehabilitēties, un viņš cenšas, un pagaidām fantastisks labs rezultāts, es domāju, būs kopvērtējumā, jo viņi abi jau ir noturējuši gandrīz 50 sekundes, vairāk kā 50 sekundes ap kopvērtē. Nu, tas ir ļoti labs rezultāts, ļoti labs, kas ir sekojuši līdz mūsu individuālajiem sacensībām Latvijas spēku čempionātā. Viņi saprot, ka minūte, tas ir superlaiks, un Mareks ar vienu vēl turpina, viņš uzstāda jaunu Latvijas rekordu. Pateikt, ārprāts, cik labs rezultāts, ļoti labs rezultāts. Nu, ko? Komandas sacensībās tas tiek arī fiksēts.
uzrādīja Latvijas jaunu Latvijas rekordu. 1 minūte 7 un 10 simtaļas. Aplausi! Jauns Latvijas rekords krucifiksā. Tagad tu man izstāsti, kā tas ir iespējams startējot vakar. Tu nenesi nēšus! Jā, tur es arī iegulto spēku. Viņi pazaudēja, man palika bišķi vairāk. Paga, bet tur jau tā kā uz kājām, te tā kā plecu vingrinājums. Nu, man pleci spēcīgi. To arī Mareks Jākapsons apliecina, noteikti, ka apliecina. Un Māris Blumfelds ar Oskaru Bruggemani arī vairs nav kur atkāpties. Protams, ka arī viņi grib iegūt labas vietas un labus rezultātus. Un Oskars tur ļoti klasiski, precīzi, tur tiesnešiem nav kur piesieties. Un arī Māris cenšas. Skaidrs, ka viņi zina. Ļoti iespaidīgi rezultāti tiešām uzrādīja iepriekšējais pāris, un viņiem tiešām vairs nav kur atkāpties. Līdz ar to viņiem ir jātur maksimāli ilgi, lai viņi savus lokālos sacensībos starp šiem diviem pāriem Oskars jau ir nolaidis savus mucas, un viņam vienīgais variants vēl paliek šādā veidā. Jā, bet Māris izskatās ļoti apmierināts, viegli. Dīvaini, pēc 45 sekundēm it kā nekas nebūtu rokās. Māris ir, nezinu, kaut ko iedomājies, kaut ko izdarījis ar rokām, ielīdz iemontējis speciāls stieņus vai kā, es nevaru saprast. Kas notiek? Viņš zina, ka laikam minūte tomēr jau prasa zinām piepūlu, un tikko pat uzstādīja Mareks Jākapsons fenomenāli rezultātu. 1:05, 1:07, viņš pārspēja Mareka rezultātu, un viņš vēl ar vienu tur. Tas ir apbrīnojami, tas ir neiespējami. Jūs redzat, kā iespiedušās vēnas ir uz sēs Mārim Blumfeldam. Nenormāli. Minūte 21, kaut kas neticams, Māris vienmēr ir smaidījis, bet šādi vēl nekad. Es nezinu, kā jūs varējāt tik ilgi noturēt. Pirmo reizi tu turēji, ja? Jā. Un kā ir pirmo reizi? Baigi viegli. Ja būtu Oskars ilgāk noturējis, tu arī būtu ilgāk noturējis? Jā, es būtu centies. Kā tev liekas, Oskar, kā tavs pārnieks šīs dienas sacensībās? Nepārspējams izskatījās. 1:21,88, jauns Latvijas rekords! Apsveicam Māru Blumfeldu ar jaunu Latvijas rekordu. Tikmēr Mārs Rozentāls, Dainis Zāģeris uzrāda 1 minūte 38, nedaudz sekundes. Skatīsimies, ko iespējas mūsu lietuviešu pāris. Viņi nav bieži startējuši mūsu sacensībās, līdz ar to, protams, arī viņi ir drusciņas pārsteigti varbūt par to, kas viņiem ir jādara, bet pagaidām viņi ļoti precīzi, bet jau pie 12. sekundes šādas grimas parasti mūsu sportistiem parādās ap 40. sekundi. Tas jau neko nenozīmē, kāda ir grimas 12. sekundē. Galvenais jau ir, kāds tas rezultāts ir finišā, un pagaidām Alvidus ļoti labi tur, un arī Sauļus cenšas, un 30 sekundes viņi ir noturējuši. Pagaidām ir ļoti labi rezultāti abiem diviem. Skatāmies, sāk, un lūk, Sauļusam sākumā likās ļoti grūti, un viņš saprast, ka laikam nebūs tik nemaz smagi šie spainīši ar krāsām, un viņi lēnām sāk tuvoties ļoti augstvērtīgam rezultātam kopumā. Abi divi ir noturējuši ilgāk par 50 sekundēm, un jūs redzat, ar kādu cīņas gribu cīnās Alvidus Bražus, un tāds pats sēs izteiksmi ir arī Sauļum. Fantastiski cīnās visi pāri šīs dienas Latvijas atklātajā pārčempionātā Kuldīgā. 1 minūte 55,28 sekundes, tas ir trešais labākais rezultāts. Jā, ļoti līdzvērtīgi šie spēki vīri abi divi bija. Brāļi Kazeļņika 1 minūte 35,13 sekundes. Jā, iespējams, ka bija gaidīts vairāk arī no šī te dueļa, šī dueta Arta Plīvdas un Mareka Lēža, bet līderi Mareks Jākapsons, Rolands Fersters. Lūk, negaidīts pavērsiens mūsu šīs dienas sacensībās. Paskatieties, kas ir augšgalā šajā disciplīnā. Mareks Jākapsons un Rolands Fersters izcīna uzvaru. Oskars Bruggemans ar Māru Blumfeldu arī augstajā 3. vietā, un līderi Plīvda ar Leiti noslēdz mūsu sacensības šajā vingrinājumā. Bet joprojām viņi ir līderi konvertējumā pēc 4 vingrinājumiem. Tikai puspunktu zaudē Māris Rozentāls un Dainis Zāģeri, kur pacēlušies uz 2. vietu, lietuvieši 3. vietā, un brāļi Kazeļņika atkrituši uz 4. Jā, bet šīs vingrinājums atkal var ieviest lielas korekcijas, un tas ir ūdensmeistara smaguma celšana. 1300 kg smaga mašīna jāpaceļ pēc iespējas vairākas reizes no zemes.